ģimeni. Starku ģimene ir 100% akciju turētājs arī kompānijā Sijā Vaderstad. Un gribu jums, mīļie klienti, pateikt arī to, ka ar to mēs atšķiramies ļoti būtiski no citām kompānijām, kuras strādā šeit tirgu, tāpēc, ka šeit strādājot ar mūsu mašīnām, jūs strādājat nevis ar mani personīgi, bet principā jūs strādājat ar Vaderstad rūpnīcu. Pēciet vienreiz, pēciet kārtīgu mantu, kura ražot Zviedrijā un kura ir ražot no visiem zināmā Zviedru tērauda. Pēciet Vaderstad. Nu, tagad ir vēsturisks brīdis vispār, ja mēs varētu uztaisīt tādu joku. Tagad mūsu tā kundze, ko mēs tagad gribam apsveikt. Un iedomājieties tādu lietu, ka mēs viņu tagad apsveikam, Ivārs viņai dod puķis, un pieceļamies visi labi. Vai tu domā, biedri, nu celieties kājās? Tātad mēs tagad aicinām Kristīni Starku! Par to, ka Vaderstad jau 10 gadus kā meitas kompānija strādā šeit Latvijā. Latvija ir ļoti mīļa, jo viņa bija, kā teikt, pirmais vēstnesis šeit Latvijā no Vaderstad rūpnīcas, un 15 gadus atpakaļ Latvijā sāka tirgot Vaderstad mašīnas. Jāpasaka liels paldies jums, visiem zemniekiem, par šo te lielo uzticību, kur jūs dāvājāt Vaderstad kompānijai. Tagad vajadzētu sveikt tos puišus, 6 vīru komandu. Mūsu administratoru Igo Salu. Nu, nākošais mūsu veterāns, tas ir tirdzniecības pārstāvis Augusts Ašačs. Tirdzniecības pārstāvis Juris Skrinda. Servis Andris Semanovičs. Rezervus daļu boss Jānis Poļs. Rezervus vadītājs Gunārs Apins. Tā darbība sākās faktiski 91. gadā, kad veidojās šie sadarbības projekti ar Zviedrijas zemnieku apvienību, zemnieku federāciju un dažādu pasākumu un mašīnu palīdzības vākšanu šeit zemniekiem Latvijā. Lai varētu apsaimniekot to zemi, ko daži bija saņēmis mantojumā, radās arī ļoti lieta interesi par šo tehnikas iegādi un jaunu tehnoloģiju piesaisti. Zemniekam tomēr ir tāda dzīves filozofija, un kā tas pierādījies gadu gadiem, ka patiesībā tev jau nekas nepieder, un it sevišķi zeme, tā ir tā manta un tā lieta, ko tu pārvaldi un nodod nākamajām paudzēm, lai tās ar to strādātu un attīstītu tālāk. Försäljningsorganisation som BFSC som vi hade savā uzņēmumā BFSC, jā, tad radās arī šī iespēja piegādāt šo tehniku, kas ļautu zemniekiem strādāt ar rītdienas tehnoloģijām. Tas bija pilnībā pareizi arī no Eiropas Savienības puses, kad šiem Baltijas zemniekiem radās šāda iespēja, kur Eiropas Savienība patiesībā finansēja gala cenu šai tehnikas iegādei. Så tekniskt sett kan man säga då att i början av mēs skatāmies šo 2000 gadu sākumu, jā, tad varbūt tehnikas ziņā un arī šo 2000 gadu beigās tad šīs saimniecības tehniskā līmeņa ziņā tomēr mazāk vai vairāk vienāds visur Eiropā, arī šeit. Både då och idag är ju stora variationer på. Uzņēmumā Vaderstad pieder Starku ģimenei, tiek iesaistīta firmā 3. paudze, vienmēr skatās pozitīvu šo attīstību. Nu, tāpat arī varam, kā šodien Starku ģimene mēģina šos savus bērnus iesaistīt šajā biznesā. Jā. Tad kaut vai paskatoties šo vienu meitu, jā, kas gan ir nostrādājusi ilgus gadus Nokia uzņēmumā, tad ir strādājusi Austrijā, gan lielā bankā Singapūrā, lai iegūtu šos dažādos pieredzes un skatu punktus, lai varētu šo uzņēmumu vadīt. Kopā uzņēmumā strādā ap 700 cilvēkiem.
Tāda mašīnas izgatavošana, konstruēšana, radīšana, tas ir vesels process. Sāk ar pirmo soli, un tad šī ideja apaug, līdz viņi nonāk līdz tam. Un tas viss notiek ciešā sakarā ar šo mašīnas gala lietotāju. Ja mēs atskatāmies uz šo 10 gadu jubileju, tad ir tikai apsveikt šo visu komandu, pacelt cepuri viņu priekšā un pateikt paldies viņiem par šo labo darbu, ko viņi ir izdarījuši. Mūsu nākotnes attīstība šeit darbā Latvijā atkarīgi ir tikai no tā, kā mēs spēsim strādāt kopā ar mūsu zemnieku, ar mūsu patērētāju, jo tikai roku rokā cieši tur mēs varam sasniegt šajā nākotnē labākus rezultātus. Esmu viens no pirmajiem Latvijā, kas iegādājās Vēderstedta tehniku, tad, kad vēl Vēderstedtam Latvijā nebija pat pārstāvniecības. Jo tad viņi pārstāvēja tādu zviedru uzņēmumus kā BFSC. Un pirmie bija ruļļi, 6-metrīgi, smagie ruļļi, bet nebija pārliecības. Un Karls Gunārs Eriksons teica, ņem un pamēģini, ja patiks pirksi. Un tā arī notika. Un tagad redzam, cik kupls ir skaits, kur atbalsta Vēderstedtu un kur strādā ar visu šo tehnoloģiju. Gribētu teikt tā, ka Vēderstedts man ir pārliecinājis. Un pārliecinājis ir tāpēc, ka nekad neesmu pie Vēderstedta vīlies. 75%, kāpēc izvēlos Vēderstedta mašīnu, ir tas, ka esmu drošs, ka 12 stundās mašīna tiks saremontēta un ies. Rezerves daļas nekad nav trūkušas, vienmēr ir pieticis. Ja man kolēģi jautā, Gunvald, ar kādu mašīnu tu strādā? Ar kādām sēmašīnām visu? Es saku, zini, veči, ir labas mašīnas, ir ļoti labas un ir pavisam labas, bet vēl ir Vēderstedts. Es strādāju ar Vēderstedtu. Mēs ar Vēderstedtu strādājam jau grūti saskaitīt, tas jau labs rādītājs, ja tu vairāk gadus neatceries. Nozīmē, ka tehnika kalpo. Jāmaina gan ir ilgstošās daļas, bet gods kam gods, var teikt droši, ka samērā ilgmūžīga tehnika. Ja mums mazāk sponsoru, mēs paši sākam, varētu teikt, pat aktīvāk strādāt lauksaimniecības virzienā. Un pagājuši gadu neaizbraucām uz Dakāru, jo mums pietrūka tieši tādu atbalstību. Vēderstedta uzraksts uz muguras. Oi, mēs labprāt braukt ne tikai uz muguras, arī uz moķiem. Mēs esam domās un darbos ar visvadarākā tehniku, Zviedra tērauda. Ir sevišķi, ja tā skatās zemgales malā, ir kārtīgi sēmašīna, un ja kārtīgi iesēst, arī kārtīgi gadīt ražas. Kas neattīstās, tas nedzīvojā šobrīd. Kā mēs jau dzirdējam, kā teica Kristīna, ja Vēderstedts ar uz vietas nestāv noturēties, teiksim, kalnu virsotnē, tikt un noturēties ļoti grūti, un viņi to dara līdz šim brīdim. Viņi ir, varētu teikt, viena no labākajiem tehnikām, ko mēs izmantojam, un mēs esam ļoti apmierināti. Mēs esam pietiekuši spēcīgā saimniecībā, izmantojam daudzas tehnikas, un es varu ar visu atbildību teikt, ka Vēderstedta tehnika ir viena no labākajām un gan rezerves daļu piegādes ziņā, gan apkopļu ziņā, lai visiem tā veicas, lai mūsu appusēja sadarbība jebkurā gadījumā kļūtu vēl labāka. Es te sāku skaitīt, cik tad Sijā kalniem tie agregāti bijuši. Ja es tā tālāk pa 5 laikam netika, vai 6, man jāsaka domāt, 6. būs tikai šogad. Un 7. mēs domājam nākušā gadā. Tas ācis jau ir lupā un nāk ar vienu jaunu agregātu un gribās tos pamēģināt. Un jāsaka, tās tehnoloģijas ir jau pilnveidotas, droši vien, ka būs vēl labāk. Teiksim, gan pēc platības, gan precizitātes. Negrib jāpērk. Paldies, tā turpināt un ņemt vērā visus, gan lielāks, gan mazāks, un šīs nianses respektēt. Es domāju, ka tad viņi arī būs ārpus konkurences. Andri, saprot, ka tu esi pie tā Vēderstedta šūplu stāvēs klāt ar BFSC. Tas viss sākās 96. gadā, kad arī šeit pirmā Vēderstedta mašīna Latvijā parādījās. Patiesībā, ja tā paskatās apakaļ, tad tā arī bija pirmā mašīna Baltijā, kas šeit tika atvesta. Tā tika atvesta uz Rāmavas rudens izstādi, lai parādītu zemniekiem, kādas šīs mašīnas Zviedrijā. Un tu jau biji klāt un redzēji.
Nu jā, tad mēs kopā arī šo pasākumu organizējām, un šīs mašīnas tika atvestas pirmās, un arī tā interese tāda radās. Bet, jā, izlēmīgāk, ja sāk domāt, apmēram kaut kur 97. gada pirmajā pusē, tad mēs kopā ar Gunāru, kā jau iepriekš. Mēs jau arī bijām klāt. Jūs bijāt, jā, atceros. Tad bija tāda ideja, tad varbūt mēs tomēr varētu sarīkot šādu, teiksim, demo tūri, jā, pa Baltijas valstīm, un mēs ar 4 fūrēm izbraucām visu vasaru un parādījām daudzās lauku dienās šī mašīna. Un tad, kad mēs atgriezāmies Latvijā, pēdējā izstāde un pēdējā diena patiesībā bija Vecauce, tas bija augustā, jā. Tad mūsu noliktavā jau vairs nevienas mašīnas nebija palikušas. Visas šīs 4 fūras, tās visas bija atradušas savus saimniekus. Noliktavā mums palicis viens veltnis. Ko lai mēs ar šo veltni darām? Bet tā kā mēs atceramies, bija tāda interese, tā kā Gunvalds Sproģis bija nogājis garām un izrādījis un padiskutējis. Tikko balvu jau saņēma ar puķiem. Jā, un tādā mēs izdomājām, kāpēc neaizbraukt pie viņa parunāties. Bija gan Kristīna, gan bija Eriksona kungs. Domājam, aizbrauksim līdz viņam. Tā arī mēs viņu tur pirmoreiz satikām reāli, izspriedām. Viņš tā kā bija baidījās, nebaidījās, nevarēja no viņa īsti saprast, bet interesi viņam bija ļoti liela. Un tad mēs teicām, tad ņem un arī pamēģina. Šodienas pamēģināšanu mēs redzām, kur viņš ir tādos topos šur un tur, un kas vispār noticies ir Jožas saimniecībās. Jā, ja mēs apskatāmies atpakaļ, tad es jau lielāko vairumu šo zemniekus atceros. Kam bija 20, kam bija 30. Pusi jau ir šeit. Jā, tad šodien viņi visi ir lielsaimnieki, nezinu, vai kādam tur mazāk pa 700-800 hektāri ir un veiksmīgi saimnieko. Thank you! Lielāko daļu mūsu zemnieki ir ļoti pagodināti, lielā vadasta firma, ka Kristīna tomēr atrod laiku atbraukt šeit. Yes, when we decide that we should have our own subsidiary. Tas nebija viegli, protams, izšķirties par šādu lēmumu dibināt šeit meitas uzņēmumu, tāpēc, ka Latvija nav pārāk liela valsts, bet teiksim, izsverot visu par un pret, tomēr tika pieņemts lēmums. Un šodien ir skaidrs, ka šis lēmums ir bijis pareizais. Un Kristīna ir pārliecināta, ka Vaderstad kompānija Latvijā bija, ir un būs nākotnē ļoti, ļoti ilgus gadus vēl. Cilvēku populācija pasaulē pieaug, un visi mēs gribam ēst. Latvijā viņi tiešām arī redz jaunus cilvēkus šeit Vaderstad klientu rindā. Lauksaimniecībai un Vaderstadam ir nākotne. Paldies visiem, kuri atceras, ka mums ir 10 gadu jubileja, kuri ir ieradušies kopā ar mums šo samērā nozīmīgo notikumu atzīmēt. Jāsaka, ka ceru, ka klientiem par mūsu kolektīvu kopumā ir radies labs iespējas par šiem 10 gadiem, jo ir tā veiksmīgi sagadījies, ka mums kolektīvs tomēr ir izveidojies, harmoniski izveidojies par vienu veselumu. Katrs, protams, piedod kaut ko savu klāt, un kopā mums ir liels prieks būt tieši šodien atzīmēt Vaderstad SIA 10 gadu jubileju, un ceram, ka arī uz priekšu mēs būsim tikpat cieši kopā. Būs appusējs ieguvums un apmierinātība gan ar Vaderstad tehniku, gan arī ar dzīvi kopumā. Atskaites punkts pēc 10 gadiem, kad var apskatīties uz padarīto un padomāt, kā Latvijā arī dabūt tos 50 gadus, kas varbūt tās lielajām Vaderstadam liekas arī tāds samērā mazs skaitlis, bet priekš mums tas ir tāds mērķis, uz ko tiekties. Būtu labi, ja zemnieki turpinātu sadarbību ar mums, kā tas ir iesākts līdz šim, lai sadarbība ir appusē izdevīga, jo mēs palīdzam viņiem izvēlēties tehniku. Viņi izvēlas tehniku un strādā ar tādām mašīnām, kas ir paredzētas un kalpo ne tikai 10 gadus, bet var nokalpot arī 50. Liels prieks, ka Kristīna Starka ir pagodinājusi mūs šajās svinībās. 10 gadi, tas vēl nav nekas. Protams, 50 gadi, ko ir rakstījusi rūpnīcas vēsture, tas ir tiešām daudz. Bet varbūt pat tas nav tik daudz tajos garajos gados, cik
pēdējos gados tos lielos soļus, ko rūpnīca patiešām ir spērus, ja, jo es kompānijā strādāju 7 gadus, ja, to vienkārši vārdiem nevar aprakstīt. To lielo izaugsmu, kur ir bijusi pēdējos gados, ja, tad, kad es sāku strādāt, tā bija tāda neliela kompānija Zviedrijas laukos, vidienē, starp Stokholmu un Malmi. Starku ģimeni, kuri tur ir dzimuši un auguši, jā, protams, viņi visi tur strādā un arī viņu bērni jau sākuši strādāt. Tā kā rūpnīca tiešām aug, attīstās un burtiski 2-3 mēnešu laikā ir 5000 kvadrātmetru korpus piedzimis no jauna. Es aizbraucot pēc tik īsa laika, jo es ļoti bieži esmu rūpnīcā un komunicēju ar rūpnīcas visiem vadošajiem cilvēkiem. Esmu uz līnijas, runāju ar ražošanas cilvēkiem par problēmām, kuras rodās. Ja, jo, principā, ideāli jau nekur mūsu dzīvē nav. Ja. Mums visu laiku ir cieši kontakts, jo, ja nebūtu šī kontakta, tad arī tas pakalpojums vai tā partnerība nebūtu tik augstā līmenī, jo mums ir ļoti būtisks klientu viedoklis. Mēs runājam, mēs kopā mācamies, mēs kopā attīstam. Es gribu pateikt lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri kādreiz noticēja Vāderstadam. Es esmu reāls vecs, Augusts ir reāls vecs un Juris ir reāls vecs. Mēs esam tirgotāji. Mēs, kā saka mans draugs profesors Nolendors, mēs to drēbi pazīstam. Mēs negribam pateikt, ka mēs esam gudrākie, bet mēs ļoti daudz lietas zinām tieši no savas praktiskās pieredzes. Novēlu visiem sagaidīt jauku pavasari, apsēties un gaidām rudeni, lai klētīs mums birst zelta krājums un labākais, kas var būt, augsnes apstrādē un sejmašīnās. Tas viennozīmīgi ir Vāderstapa.